Ar patīkamu rezultātu jauno gadu savā laukumā iesāka sporta klubs Rūjiena, kurš pārliecinoši uzvarēja Jēkabpils sporta centru. Jau no pirmajām minūtēm basketbola bumba vairāk krita viesu komandas grozā, un pirmo ceturdaļu mājinieki uzvarēja ar 17 punktu pārsvaru. Otrajā ceturdaļā Jēkabpils komanda gan spēja pietuvoties, samazinot rezultātu starpību pat tikai līdz 5 punktiem, taču īsā laika sprīdī rūjienieši spēja saņemties un pirmo puslaiku uzvarēt ar gandrīz 20 punktu pārsvaru. Šī jau bija komanda, kur bija noteikti jāuzvar. Sākām ļoti labi un jebkurš pretinieks jānovērtē, un vienā brīdī atslābinājāmies un pretinieks pietuvējās. Un spēle no plus 18 aizgāja līdz tikai plus 12, plus 13, un tad mums radās problēmas un ilgi stagnācija uzbrukumā un netikām pie punktiem. Spēles otrajā pusē komandas vairs nekādus pārsteigumus nesagādāja, un rūjienieši tikai savu pārsvaru palielināja, kā rezultātā arī svinēja uzvaru ar 97-65. Spēles rezultatīvākie spēlētāji bija Elvis Švēde ar 36, Artis Penka ar 17 un Roberts Viersis ar 15 gūtajiem punktiem. Komandas rindās jaunajā gadā ir atgriezies arī Mārcis Brīnums. Es domāju, ka viņš tādās spēlēs, tad, kad kādam ir jāuzņemas iniciatīva, viņš varētu būt tas, kurš varētu iznākt laukumā un radīt kādu pavērsienu spēlē. Pirms cik ilga laika pēdējo reizi spēlēji? Pirms 5 mēnešiem. Kā tu vērtē savu sniegumu? Ļoti slikti. Nebija tavs svinējies un vajag vēl daudz svinēties. Nākamā spēle rūjieniešiem savās mājās 18. janvārī. Pussezona ir beigusies, un mēs jau apmēram redzam, kas ir tādas komandas, kuras nevaram vienkārši zaudēt, un kas ir tādas komandas, kur visi izšķirs dažādi sīkumi, un kuram tajā dienā ir veiksmi varbūt vairāk uzsmaida un kāds arī sastāvs atbrauc uz spēli. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.